Principā, ja ir ļoti jauki dzirdēt to, ka jūs visi esat gatavi izstrādāt šo investīciju stratēģiju, tas ļoti priecē, bet ja jūs būsiet Rīgas domē un hipotētiski jūs visi varētu būt Rīgas domē, ko jūs kā domes deputāti vai esot domes vadībā darītu, lai sabalansētu šīs investoru intereses ar iedzīvotāju interesēm, jo vairs patiesībā nav nevienam noslēgums, ka ļoti bieži ir tā, ka investors iegādājas kādu zemes gabalu ar konkrētu mērķi, un principā viņa šī būvprojekti tomēr izraisa neapmierinātību no iedzīvotājiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevēlās tur redzēt šo Maksimu, Rini, šo fabriku, šo baznīcu, šo benzīnu tanku, vēl kaut ko. Kur ir tā jūsu recepte, lai vairāk šīs konflikta situācijas neveidotos? Šajā sakarā es gribēju iepriekšējai runātājai pievienoties, tas Rīgas detālplānojuma jautājums. Un esošais ir slikts, viņš ir slikts vairāku iemeslu dēļ. Bijušajās ražošanas industriālajās zonās, tātad viņas tika izpirktas nekustamo īpašumu bumā laikā un tika mainīts zonējums. Tur vairāk ražot nevar. Daudzās dzīvojamās rajonos ir tāds zonējums atsevišķās salās, ka tur var būt milzīga apbūve. Tā problēma ir tāda, ka Rīgai vajag ne tikai jaunu detālplānojumu, tam detālplānojumam jābūt ārkārtīgi vienkāršai, sabiedrībai pieejamam un viegli lasāmam. Ir jābūt skaidrai pilsētas attīstības vīzijai nākamajiem 20, 50 un 100 gadiem. Un ir absolūti skaidrs, ka daudzas tās mājas, iespējams tiešām, kas padomju laikā ir būvētas, viņas ir fiziski nolietojušās un morāli iespējams, ka viņas nav vērts viņu energoefektivitāti palielināt. Ir jādomā arī par šiem rajoniem, ir jādomā, kur pārcelties rīdziniekiem, kur ražot varēs, kur varēs cilvēki dzīvot. Un šo balansu atrast, šo līdzsvaru atrast, tas ir detāli plānojuma jautājums, kas ir jāpadara saprotams sabiedrībai.